Ženīt, tu necēs, kas man notika. Es grābu sienu un tad būs pienācis mano muguls un es... Kas noticis? Ivo Magoni, valsts ieņēmuma dienas, labāk apsēdieties. Kāpēc jūs te esat? Nu, ir tāda lieta, ka jūs neesat maksājis nodokļus, kas padomu laikiem. Taisnība, es jau vakar Staļinam naudu aizsūtīju. Staļins ir miris, kungs. Beigts, bet kam tad es sūtīju naudu? Nezinu, kungs, bet lieta tāda, jūs nesamaksāsiet nodokļus līdz piekdienai, mēs jums atņemsim jūsu fermu. Uz redzēšanās. Stūmens! Idiots! Kas tad mums tad nošaut vajadzētu? Kur tu ies? Pie mātes! Tu viņu mirus? Es zinu! Glābšanas sacīkstes, balva 5000. 5000! Sūds, man nekas nesanāk! Vajag palīdzību! Paņem to! Bet es sasmērēšos! Ja maigi parīvēs, tad nē! O, sveiks, Jāni, un neredzētais kādu eitu, tev atpūtuši. Nu, man vajag palīdzību. Es piedalīties grābšanas sacīkstes, bet es nemāku grābt. Nesatraucies, mēs tev palīdzēsim. Rādi, kā tu grāb! Nē, vajag ar izjūtu. Nu, vajag šitā ar izjūtu vajag. Labi, sapratu. Nesapratu, pizģi! Jo projām grāb tā kā Nīkls, bet tomēr grāb, tas gatavs sacensībā. Jā! Paldies jums, paldies! Paldies par visu, paldies! Truksīšu 6 nedēļas. Man arī, bet tagad vajag man vaļā. Labdien, šai sasaldītas smukajā sacensību dienā, kad visi mākoņi apmākušies, tad mums tomēr ir jāuztais Ziemassvētku grābšanas sacensība. Tātad mūsu konkurenti. Ievērtējiet, novērtējiet. I'm not one of the greedy kind. All of my wants are simple. I know what's on my mind. Sveicināt, šeit jūs redzat stuķu ķērstumu, vietējā mēroga zvaigzni, tā teikt. Protams, jūs redzat, kā viņi grāb. Viņai vakar savaidzēs šot naudiņu. Zvaigznes dēļ. Īpaši. Jā. Viņas laiks ir baigi dēķīgais pagaidām, bet viņi domā, ka viņai baigi labi iet uz priekšu. Tā viņi turpina. Šeit jūs redzat Džani Jāņogu, vietējā mēroga riteņbraucējs. Ļoti nodarbojas ar sportu un sienu grābšanu. Redziet, kā viņam tas padodās. Laiks ir aburošs. Izskatās, ka būs nākamais uzvarētājs. Bet redzēsim, kā veiksies ar nākamajiem konkurentiem. Šeit jūs tagad redzat iepriekšējā kādu čempionu, Sigrīdu. Viņš iepriekšējā kādu grāba kaut kur viņu uzvarējuši. Viņš ļoti ātri. Pagaidiet. Ja iesildās, viņa tādu tempu aiziet. Varbūt, ka viņš panāk mūsu Jāņogu. Varbūt. Rezultāts ir apbrīnojums. Paskaties, kā viņi strādā. Apbrīnojumi vienkārši. Fascinējoši.
šeit jūs redzat Michael Jackson. Mūsu vietā mēs saucam par skulto Quick Power. Redzēt, kā viņš strādā, viņš domā, ka viņš ir ātrs. Aiziet, uz priekšu, ātrāk. Viņš mums panāks mūsu iepriekšējā konferenci. Aiziet, jā, apdāt. Viņam galīgi šodien neiet, bet tomēr izskatās daudz sološi. Šeit jūs redzat Jāni, mūsu šī laika pēdējo fermeru, nodokļu parādnieks. Varbūt viņš tiks pie naudas, varbūt, ka nē, bet viņam cenšas ļoti ātri, jā, ļoti ātri, daudz sološi. Saprotiet, ka viņš nepārspēs mūsu iepriekšējā kā čempionu. Ātrāk, jā, malot, jā, tā tik turpināt. Jā, izskatās, ka viņš būs uzvarētājs. Noslēgušās. Šeit jūs redzat mīļos konkurences, kas mīļi izturās viens pret otru. Tas ir ļoti daudz sološi. Tātad, trešo vietu viņš ieguva skultais Quick Powers. Tātad naudu dabūs vēlāk, neuztraucies par to. Otro vietu iepriekšējā kā čempions. Neapvainojies. Nākošais gads redzēsimies atkal. Un tātad pirmo vietu viņš ieguva. Tātad panācies uz priekšu. Nāk šurp. Viss trīs, jā. Un tu, Jackson. Tātad pirmo vietu ieguva Jānis. Jā! Es zinu! Es domāju, ka tu pie mātes aizgājis. Jā, es biju, bet tur baigs mirdēja. Akot savas tās sirds. Kā tagad domā iztērēt savu naudu? Es nomaksāšu nodokļus, piedzeršos, es nopirkšu grābekļus, es nopirkšu prostitūts. Nevajag, es nezinu. Jā!